Cienītās dāmas, godātie kungi, ķeburu turnīrs. Džentelmeņu un lēdijas. Tie, kas nāk no prērijas un arī vispārējie bruņinieki. Turnīrs ir sasniedzis savu praktiski jāsaka savu ekvatoru. Un šodien mums gaida super saistoša, interesanta, intriģējoša spēle. Ugunsdzēsēji, kas šobrīd neteiksim komfortabli. Otrajā vietā turnīra tabulā, jo tikai pa 1 punktu no viņiem atpaliek PMK Baloža komanda. Tāpēc un turnīra šobrīd melnais zirdziņš F-Reiters, jo viņi nav redzēti kādu mēnesi, bet viņiem arī šķieta 2 uzvaras. Gadā ziņā viņiem ir maz spēļu. Respektīvi, viņiem maz spēļu, tieši tāpēc kalendārs nežēlīgs pret viņiem. Nežēlīgs bijis. Tieši tāpēc šī ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga cīņa. Jā. Iepriekšējais. Abām komandām. Jau pirmā bez kompromisu. Pirmā saskarsme. Kospa sitieni ar pirkstu galaņiem Mārcirks bumbu. Gāja, bet viņš... Bet ja viņš būtu pilnīgi 100% nokontrolējis, viņš nebūtu skāries klāt. Ziņā, ko mēs varam pateikt? Ļoti bīstams šķiet 9. numurs ugunsdzēsējiem. Ar pirmo pieskārienu viņš ir kārtas bīstamāko tālšāvienu ir veids. Jā, ļoti bīstami. Ko mēs par komandām varam teikt? Vugts vienmēr šajā turnīrā izskatās ar ļoti agresīvu, ļoti fiziski. Jā, 10. numurs viņiem katrā ziņā ir ierindā. No šī vīra tiek gaidīts tas, ka viņš nokontrolēs aizsardzību un neļaus oponentiem darīt pāri nekādā mērā savam vārdsargam. Tāpēc ugunsdzēsēji ir... Šobrīd es viņus uzskatu par favorītiem šīs spēles. Jā, viņi pēc savu sniegumu, pēc vietas turnīra tabulas, pēc snieguma, pēc nospēlētajām 2 minūtēm arī dzen. Jā, viņi ir gājuši uzbrukums. Skatāmies, kad F-Reiteram atkal bija grūtības ar sastāvu. Izskatās, ka viņi ir tieši tik spēlētāji, cik ir laukumi bez maiņām. Viena maiņa, jā. Nav viens svarīgs spēlētājs. Ugunsdzēsējiem arī nav Vārtsargs, kas viņiem tur bija viens. Viņam nav Andris Kuksiks, jā. Atgādināsim, ka pagājušajā kārtā totālajā tropu lietu mežā PMK Baloža komanda iztika bez nevienas mājas un izcīnīja uzvaru. Tāpēc varbūt jā, tas bija bīstami. Mini šķērītē horizontālā lidojumā. Vai mēs esam iepazīstinājuši ar spēlētājiem? Spēlētājiem īsti ne. Spēles gaitā. Ļoti, ļoti labi tehniski uz gājas priekš. Šķiet pamodušies ir arī F-Reiters pēc šī pirmajām 3 minūtēm. Viņam tomēr arī nav nekāda pastarīša. Nav nekāda pastarīša un skaidrs, ka no viņiem jau arī sagaidīsim saturīgu sniegumu. Vienkārši bija jādara viņam šķiet ieskrieties. Vugta komanda vienkārši adaptējās ātrāk un pieslēdzās spēlē ātrāk. Косим его! Šeit Vārtsargs kontrolē. Jā, ļoti labi. Lai kā F-Reiters vienu brītiņu jau pamodās, un uzspēlē, bet tomēr pārsvars ir Vugta komandai. Pirmais numurs noteikti Vugta komanda. Skatītāji. Jo, mums ir oficiāli skatītāji. Mums ir pirmā attendance 1. 2. Tie mazie taču, nē, mums... Nē, attendance, es domāju, ka kā 20 varētu. Skatītāji ir katru spēli pieaugt. Tas tik pats, cik virslīgs maķos. Es pat teiktu, ka ir noteikti pilnīgi noteikti ir
spēles virslīgā, kur ir mazāks Jā. skatītāju skaits. Nē, par to tiešām grāk sūdzēties. Te kaut ko kameru viņš iegļučīja, bet labi. Bīstams reids gar galu līniju. Vārtsargs droši. Vārtsargs tomēr visu beigās nokontrolē. Jā. Un jau Tas labi. Tā. 2 bez numuriem. Nu labi. To mēs tiksim skaidrībā. Nezinu, cik ilgi Freiters spēs turēties, un pagaidām viņam spēlē no aizsardzību riktīgi. Var jau būt, ka viņam paveicās kādu pretuzbrukumu, bet pagaidām tas tā diezgan tā izskatās, ka Vūgt izdarīs vēl spēcīgāks spiedienu. Es domāju, ar katru minūti ir vien lielāk un lielāk. Laiks sprāj. bīstam. Ai. Sančiks ir uzreģila atmosfēru. Nu, gan ir bīstam. Un neaiziet piespēle, mazliet neprecīzi piespēle. Jā. Tur gaidīja jau pilnīgi brīvs spēlētājs, jau lai tikai noslēgt jau momentu. Nu, bīstami. Ai! Ļoti labi izspēlē. Izspēle, jā, bet beigu sitiens atkal mazliet izpaliek. Es domāju, ka viņiem šitie momenti jau rūpīgāk jāzina. Vai tiešām viņiem būs daudz momentu, es nezinu. Lūgt. Nu, redzēsim. Lūgt, kad Tas atvērts futbols mačs. Nu, redzēsim. Kā tā? Fenomenāli piespēle. Rezultatīva piespēle viennozīmīgi ir VUGD vārtsargam. Jā, fenomenāli. Kā mēs zinām, tad pēdējā laikā pasaules futbolā praksa uzskaitīt piespēles jau ir praktiski ieviesusies visās lielajās līgās. Jā. Un arī ķeburu līga nav nekāds izņēmums. Sekojot tendencēm, Inovācijām. esam pietiekuši inovatīvi un uzskaitam arī šo statistikas punktu. Jā, bet viss tā saspēle bija tāda gandrīz zāles futbola cienīga. Vārtsargi piespēle pāri laukumam, ātri bumbas apstrāde. Aizsargs arī nospēlē nepārliecinoši. Jā, un noslēgums skaisti pārliecinoši. Viss un 1-0, ātri. Un jau Vūgt atkal jau ir uzbrukumā. Kas tas ir par numuru, kas viņiem tur... 5. numurs uzbrukums Smailē varēja izcelties ar dubli jau spēles 9. minūtē. Ļoti aktīvs, Katrā ziņā daudz Viņš nešķirs, ļoti veiksmīgi veids izskrējiens, teiksim tā. Viņš it kā ir atrodās aiz aizsargiem. Ruslans. Aiz aizsargiem kaut kur, aiz priekšā aiz un pēkšņi viņš ir aiz aizsargiem aiz muguras un ar bumbu. 5. numurs vārdā Ruslans. Jā. До конца гаси! Гаси его! Да ну блин! Te var sanākt kaut kas diezgan bīstams. Bīstams ļoti tuvu vārtiem īstenībā. Standarta situācija, pēc kuras noteikti ir jābūt iespējai. Ja kāda ir veiksmīga izspēle, es domāju. Asprātīgi, kreatīvi. UGD arī psiholoģiski piestrādā pie komandas. Ļoti. Ja pretinieks nesalūzīs, tad spēli iegulst varētu būt līdzīga. Tā, manuprāt. Jā. Hopā! Ai! Ļoti tā diezgan kreatīvi izdomāts šajā ziņā risinājums. Šeit mazliet nesanāca, redzēs. Tā bija iestrāde. Piektais numurs atkal. Māsa cīnīts, bet cīnās pat laukuma centimetru.
Izcīna stūri. Nē, no vārtiem tomēr. Izskatījās, ka 9. numurs apzināti mēģina sist spēcīgi pa aizsargu kāju, lai bumbu šķērsot galu līniju un būtu stūris, bet acīm redzot, tomēr tā nenotika. Un izsitiens no vārtiem. 10 minūtes aizritējuši. 10 minūtes. Spraigā mačā? Spraigs, aktīva cīņa, kā vienmēr UGD spēle. Spēles, ko esam redzējuši, ļoti spraigas, fizisks. Efreiters jau noteikti nebūs tā komanda, kas arī atdos vienkārši tāpatās iniciatīvu. Nu, redzēsim. Redzējām, ka jau bija viena interesanta izspēle, bīstams moments. Tā ka gan jau arī viņi nepaliks bez vārta guluma. Tas Freiters ir noskaņots kaujiniecis, viņu neatdos tieši tāpatās. Ja tāds saskarsme, atkal ko varētu definēt par plusumu pirms vētras, kas šīm komandām raksturība UGD komandas izpilnīt tāds mānīgs miers. Tagad atkal tāda bumbas saspēl pa vidu, tāda kontrola. Es domāju, kas noteikti līdz kas vienā jebkurā brīdī var pāraukt par ātru asu izrāvienu un noslēgumu sitienu. Kaut kas līdzīgs jau arī drīz notika. Ja, kā varam redzēt, lai UGD ļoti asu fizisku spēli piekot un mīl šādu spēli ļoti labi, kā zivs ūdenī jūt šādu spēli, varam redzēt, ka gandrīz nevienam no spēlētājiem nav šitaku tā saucamajiem kājasargu, jā, kas arī diezgan interesanti, jo īpaši komandai, kas ļoti aktīvi cīnās par katru bumbu, iet uz fizisku kontaktu un nežēlo ne sevi, ne pretinieku. Bet tā, ņemot vērā, ka viņam jau arī pēc amata nosaukuma darbs specifiski jau ir raduši. Ir moments. Nē, tur 10. numurs kontrolē, viņš tāds riktīgs balsta aizseks, vecā skola, teiksim tā, ar saucamais vēl enkurs. Nu, tagad var būt. Kurš visu spēli vairāk strādā psiholoģiski un īstajos mirkļos pieslēdzās un neutralizē pretinieku. Kā arī kā šobrīd mierīgi pārķerot bumbu un raidot atpakaļ spēlē uz Freiters vārtu virzienā. Jurgi, atpakaļ! Atkal 10. numurs. Ļoti mierīgi nosvērtām darbībām, bez liekām kustībām, teiksim tā. Ar skaļu bļaušanu. To viņš pa visā pārējā spēles laikā, viņš kuskurina savējos un tā kā demoralizē pretiniekus, bet tad, kad jāiesaist spēlē, pagaidām viņš nav pielaidis kļūdas. Tā saucamais trash talks, netīrā garnetruna. Sekojot līdz basketbolam, ko spēlē aiz okeāna, esam iepazinuši tādu spēles konceptu kā pretinieku nokaitināšana ar visādām necenzētām un teiksim, iebaidošām runām, kā piemēram, es tevi pīp, tev pīp. Diemžēl mēs nevaram viens pret vienu nocitēt, teiksim, tekstu, bet jā, izstāsta, ka ļoti labi darbojās pagaidām šī taktika. Ja Freiter, lai gan ik pa brīdim tiek tālu, bet ne līdz tam pašam galvenajam. Atkal redzējām, 10. numurs savā malā panāca to, ka bumba ir autā un viņš izpildīs iemetienu. Spēle tiešām izskatās nomierinājusies. Es jau paredzēju tādu bētu pēc šī klusuma brīža, bet tagad nomierinājusies. Jau pāri ekvatoram arī 15 minūti jau iet. 1-0.
Es neticu, ka šīs komandas varētu būt tās, kas nomierināsies un pieņems, ka tagad Viennozīmīgi. nospēlēs vienkārši līdz spēles beigām. Jau Юргий, играй! Саша, стой! Иди! Аккуратно. Вратарь, руки! Пошел по краю! Tiesnesis arī jau izsaka komentārus UGD komandai, lai spēlēs rūpīgāk, ne tik ļoti agresīvi, nesaudzīgi. Redzēs, vai to ņems vērā. Iespēja pavērot F-Reiters komandu, ko viņi ir sagatavojuši, kā izpildīs mājas darbu attiecībā uz stūra sitienu izpildi. Jā, sodu sitienu bija interesants piegājiens. Un gandrīz arī nesaugas mazliet pietrūka. Labs. Atstāja, aizmirsa, UGD aizsargāja, uzbrucēji. Rozenbergs. Aizmirsa, bet, diemžēl, viņš nespēja neieraudzīt lielisku iespēju. Reini, viss ir nofilmēts! Šito dzēs ārā! Bet centri tavai! Jā! Un atkal 5. numurs jau gandrīz bija tur smailē un pie bumbas. Ļoti aktīvs. Numuru mēs varētu definēt kā pasnieku, kurš savāc rezultatīvas piespēles un nogādātās tur, kur tām ir jānonāk. Pretnieku tīklā. Riktīgs motors. Spēku un enerģijas UGD pušiem pilnīgi noteikti pietiek, lai skriet visu spēli. Un tu redzam no vārtiem uz vārtiem. Tur ir 5. numurs, 11. numurs arī diezgan aktīvi darbojas. Ļoti aktīvi. Šķiet, ka šī bija tā spēle pirmajā aplīka, kur katra komanda saņēma pa sarkanai kartītei. Jā. Atmiņu neviļ, tad tā bija pirmo reizi šajā turnīrā. Kāds sarkanā kartīte pie tam vēl apusēja. Tas jau vien norāda, ka ļoti koordinētisks komandas abas divas un nepadosies, nebūs tā viegli iebaidāms tādā ziņā. Varbūt arī varēsim redzēt, ka varbūt arī šajā gadījumā UGD pretnieku iebiedēšanas metodi nenesīs īstos augus. Un ļoti bīstam. Un garām vārtiem. Mazākais vīrs laukumā, 6. numurs un ugunsdzēsējiem bija lieliskā 6. lieliskā sitiena pozīcijām. Sitienu arī viņš veica, bet nepietiekoši kvalitatīvi. Pārbaudām izturību. Kā arī iepriekšējā spēlē šeit ar visām ķermeņiem. Labi sitieni. Nē, momenti ir arī F-Reiters komandai. Aizies, vai tas tikai laika jautājums, viņi to spēs izmantot. 5. numurs tikko bija aizsardzībā, nu jau viņš ir uzbrukums mailē un gatavs sagaidīt pretinieku piespēlu, kas šoreiz gan neprecīzi. Bet bumba ir tieši pie viņa šobrīd. Starp citu vēl viena bumba laukumā, kas ir ļoti bīstama. Ļoti bīstam. Bet kas to gan jau kāds noņems. Atkal ir jau pie UGD vārtiem, bet bez īpašām briesmām. Viņi vienkārši tika pārsist pāri laukumam. 19 minūtes ir aizritējuši šajā laikā. 1-0, jā? 1-0 tieši tā ugunsdzēsēju vadībā. Fantastisks piespēle un ātri tehniski noslēgumi. Kaut ko līdzīgi viņi visu laiku sūtīt bumbu uzreiz sodu laukumā vai tās tiešā tūmā, lai uzreiz 5. numurs, kam visbiežāk tā ir adresēta, uzreiz varētu radīt briesmas komandas vārtiem F-Reiters. Лёха, смотри, 16 рядом. Хорош, играй с ним! До конца играй! Гаси, все! Ой, nu ir iespēja, šis tehnisks spēle. Вот шатик нахуй! Sarkanā! Nav variantu. Par ko dzeltenā?
spēle ar roku. Bet konkrēti apzināti. Viņš pastiepās. Nu labi, varbūt. Acīm redzot, nebija reiz tiesnesis. Tu neiedev spēle ar roku, zeltainā kartīte, bet atkal var redzēt ļoti pašaizliedzīgi. 2 aizsargiem tik galā ar trešo un ar 2 uzbrucējiem trešo netika ziedojot par to, ka saņem zeltaino kartīti, bet briesmas novērš. Ja spēle būtu visu sotlaukumā, tad acīm redzot, protams, noteikti būtu sekojis sarkanā kartīte, bet šajā gadījumā ne. Un jā, kāds angliskais teiciens, acīm redzot, Bold don't lie. Ball don't lie. Acīm redzot, var jau būt, ka šeit bija jābūt bargākam sotam, bet šis ir pietiekami bargs, ir zaudēti vārti pēc šīs epizodes, un es domāju, ka pilnīgi atmaks. Vārtsargs varētu teikt, ka nospēlē ne ļoti efektīvi, un ko mēs redzam? Notiks vārtsargu maiņa. Notiek vārtsargu Šķiet maiņa. pirmo reizi šajā turnīrā. Pirmo reizi spēles gaitā redzam, ka notiek vārtsargu maiņas. Cilvēks, kurš tikko vēl darbojas laukumā, ir devies vārto. Paldies. Paldies, ka izglābi kameru. Jā, ļoti interesanti. Nu jau bišķi, Džeki. Jā, es zinu, kad tur ir, kad var formēt vārtsargu maiņu. Jā, forma, jā. Labi. Jā, pēc noteikumiem vārtsargam jābūt citā formas starpā. Nu, tas tiek arī viss paveikts operatīvi un spēle varēs turpināties bez kādām aizsieršanām. Redzēsim, vai otrais vārtsargs būs veiksmīgāks par pirmo. Pirmais vārtsargs mums palika atmiņā ar lielisku piespēli. Pretinieks soda laukumā, bet tajā pašā laikā ļoti nepārliecinoša darbība pēc soda sitieniem, pēc kā tik gūta vārti. Ne? Kā tu novērtēts vārtsargu darbību pēc soda sitieniem iepriekšējā? Ļoti nedroši un, teiksim, slikta darbība. Slikta darbība. Vārtsargi. Mums veseli 2 vārtsargu eksperti šobrīd ir. Certificēti pie tā. Var padziļinātu ekspertīzi veikt. Bet, kamēr mēs tā lēnām apspriežamies, rezultāts 1-1. F-Reiters ir jau, kā sazīt, atpakaļ spēlē līdz pirmā perioda beigām ir 4-5 minūtes, drīzāk 4. Un jā, un no ļoti tāda sākumā tiešām pārsvara tāda izteikuma. Nekas nav palicis. Spēle iet atkal laukuma vidū. Un ja atkal F-Reiters var sagaidīt kādu Lugādē kļūdu vai bīstams sitienu, soda sitienu, domāju, ka rezultāts var kļūt vēl nepatīkams. Nu tā, redzēsim, kā tas viss turpināsies. Jau redzējām, jau jaunais vārtsargs pāris mirkļus iepriekš ļoti aktīvi iegāja spēlē un ļoti fiziski jau gājās pret bumbu ar... Uj! Nu, šeit bija atcīmēt spēles bumbu. Te bija ļoti korekti. Jā. To redzēja arī tiesnesis, šeit gan ne, bumba atkal F-Reiteram. Jā, bija gandrīz atkal bīstama epizode, būtu veiklāk, bet F-Reiters spēlētājs savaldījis bumbu. Varēja būt ļoti bīstams moments. Nu, šis te problēmas vārtsargam neradīja. Un uzreiz bumba jau lido atpakaļ no vārtiem uz vārtiem šobrīd izskatās. Bet tomēr aizkavējās vidus zonā. Atkal varējām redzēt fizisku spēli Lugādē izpildījumā. Šoreiz gan F-Reiters izgāja veiksmīgāk no tās. Vārtsargs, kas nomainīs šķiet pārliecinoši iegāja spēlē. Lugādē sastāvā. Nu, acīm redzot, ja reiz komanda izdarīja šādu izvēli. Bīstam. 5. numuram noteikti, ja bumba ir tik tuvu un nenosekts, viņš ir soda laukuma tūmā, tad tas noteikti ir bīstami. Bet aizsargi diezgan operatīvi kļūdu laboja. Tomēr ugunsdzēsēju uzbrukums turpinās, bija īstams centrējums.
Labi nospēlē aizsargu novada, ne tikai nepalaiž garām, nekā aizsit kaut kur uz aiz galīnijas, bet novadais sāna līnijas, kur uz mazākās briesmas. Reizēsim šeit var iemest arī sodlaukumu, kas tiek darīts. Šoreiz gan aizsargu lec garām, bet tur ir vārdsargs kontrolē. Un redzēsim, cik daudz vēl palicis, jo vajadzētu būt ne īpaši daudz, vairāk laikam atļaušos prognozēt. Nē, laikam vēl neko, ja bumba ir 5. viņš tuvojās vārtiem. Un noteikti var izdoties vēl viens bīstam piespēle, viens centrējums, ko tiesnesis arī sagaidīs. Ar spēcīgu šāvienu. 3. numurs. Save of the day. Bet vēl nav beigusies. Situācija nav beigusies. Un tagad gan. Save of the day. Jā, ļoti labi. Freiters vārdsargu izpildījumā. Šeit viss var atzīmēt, var GUGD spēlētājs. Es 3 bija iesaistīts šajā saspēlē ļoti labi un stabili nospēlē, nolika bumbiņu pa sitienām. Uzsitiens bija ļoti labs, bet vārdsargs gal galā izgāja kā uzvarētājs. Viņš nospēlēja vislabāk, un tas ir bīstams mugurā. Šādi var arī izpelnīties arī otru zelta no kartītes 10. 10. numurs šādi, es domāju, turpinot pilnīgi noteikti vienā brīdī var tikt pēc zeltainas kartītes un atstāt savu komandu mazākumā. Tad viņam noteikti ir jābūt uzmanīgam. Tiesnesis viņu mutiski brīdina par šo te epizodi. Redzēsim, kā būs turpinājumā. Un sirds! Oi, vārtu staps! Mazliet pietrūka veiksmes. Ļoti labi izleca, ļoti precīzi izleca. Freiters spēlētājs sit, ļoti precīzi sit gar vārtu stabu, bet vārtu stabā un vārts ar stabu raida bumbu ārā. Un epizode beigusies bez reāla gūma. Bet redz, cik tuvu bija Freiters otru vārtu gūmam, tā ka VGD pilnīgi noteikti nedrīkst ieslīgt nekādā pašapmierinājumā. Cērāk viņus var tik sodīt. Pirmais ir beidzies. 1-1. Finish minūtes bija super aizraujošas. Jā, kas mums pilnīgi viennozīmīgi sola lielisku otro pārējumu. Redzējām gan 2 vārtus, gan vārtus no vienas puses, gan no otras puses, gan arī dzelteno kartīti. Arī ļoti agresīva spēle. Un redzam, ka arī tagad arī pēc svilpes, vēl mutisks pāruns. Jā, redzam, ka tiesnesis pieiet pareizi un pabrīdina, ka lai tik asa spēle nav atļauta. Labi, pārtraukums pēc pārtraukuma.